Mani sauc Elīna Žizņevska. Pašlaik esmu pilnas slodzes mammīte savam superīgiem dēliņam, kurš ir arī ļoti muzikāls. Tas laikam ir jau dēļ manis. Esmu pabeigusi Tukuma mūzikas skolu, klavieru klasi. Kādreiz arī dejoju, tautiskās dejas. Arī modernās, bet tās bija kaut kādas 3 dienas. Ar mūziku viss sākās tā, pavisam vienkārši ar mazu bērnu sapni. Es jau gāju bērndārzā, pašās pirmās grupiņas, un tur bija bērndārzā tādi iekšēji konkursiņi, kuros mamma teica, piedalies, pamēģināsim, kā sanāk. Viņa bija mans pirmais skolotājs, kur man pucēja, mācēja, kā kustēties tur un kā dziedāt. Viņa palīdzēja izvēlēties dziesmas, un viņai tas vienmēr ir izdevies. Tāpat arī šobaldienu viņa man palīdz ar tārpiem. Viņa ir, es smējos, mans dizaineris. Jā, viss sākās ar bērndārzu, kur tiešām daudziem jau tanī laikā patika, kā es dziedu, bet tā nopietni sāku mācīties tikai 16 gadu vecumā. Un arī sākums nebija ne tiem vieglākajiem, teiksim. Braukāju uz Rīgā uz studijām, dziedāju. Man pirmais vokālais pedagogs bija Lorija Vuda. Ja kāds nezina, tā ir dziedātāja no ļoti slavenas grupas Čikāgas piecīšiem. Psiholoģiski, teiksim, tā viņa man ļoti iedrošināja. No viņas es varēju gūt to siltumu, mīļumu un pacelātību, kas radīja, ko brīžiem varbūt cerams var redzēt uz skatuves. Nākamā pedagoģa jau man bija Ginta Ēķa, jau Ginta Krievkalna. Tā skolotāja man ļoti iedēva stingrus, kārtīgus muzikālos pamatus. Tas ir, bez kā nevar sākt neviens mūziķis. Tā bija, protams, akadēmiskā dziedāšana, kā vairāk es virzos uz estrādes mūziku. Bet es uzskatu, ka akadēmiskais ir ļoti svarīgs, ja tu vēlies nopietni to visu darīt. Jā, tad nākamā, protams, bija Anna-Marija. Un tā sanāca, kad ar to mūziku profesionālā mācīšanas ziņā es arī tā kā pieliku nedaudz tādas daudz-punktītas. Jo gaidīju savu dēliņu. Un, protams, šausmīgi priecājos, ka viņš man ir. Un nevienu brīdi man nav bijis ar viņu grūti. Viņš ir mazs eņģelītis, kurš mūžīgi ir uz visiem koncertiem līdzi. Un viņš smaida un priecājās, un dēļ manī visu laiku dejo, dzied, spēlē, visu, ko dara. Un tagad pašlaik sadarbojos Tukumā ar studiju Varavīksne, kuriem kopā arī koncertējam. Man ir liels prieks, ka es varu sadarboties ar Anitu Geidāni. Mums ir izveidojies ļoti brīnišķīgs kontakts un brīnišķīga sadarbība, par ko es tiešām lepojos, ka man tā ir sanācis. Mūzikas ziņā mans lielākais sasniegums ir nesen kā nopelnītais Grand Prix, kas tika nopelnīts konkursā Tonis Pustonis, kas notika Tukumā. Tas ir tāds no nesenākajiem, bet ja vispār tāds pats lielākais, es iedomājos, ir laikam Lietuvā 2 Grand Prix. Tas bija man tāds negaidīts, jo es līdz tam savu mūžu nebiju nopelnījusi tik augstu atzinību. Dzīves ziņā tā ir laikam mīlestība. Tas, ko es savā dzīvē jau savā agrīnajā vecumā varētu teikt, kas man ir. Tas ir cilvēks blakus, ko es tiešām ļoti mīlu. Un tas ir mans dēliņš, kas ir pats svarīgākais šajā pasaulē mums abiem. Un tie ir arī mani ģimeni, mani vecāki, bez kuriem, manuprāt, nekā nebūtu, jo viņi bija tie, kas man iedunkāja, vajadzēja, tie, kas man atbalstīja un paraudāja ar mani līdzi. Bez viņiem es neko nevarētu. Lūk, ar šādiem līdzīgiem dēļiem un aizskatuvējiem gan ir sācies mans interesantais piedzīvojuma laiks, gan arī turpināsies. Es ļoti ceru, ka tuvākos pāris gadus, pāris 10 gadus tas nebeigsies. Un, runājot par Grand Prix, ko es iegūtu arī Pustonī,
Tas bija liels izaicinājums. Vispār izvēlēties kādu tam līdzīgu dziesmu. Es izpildīju Lady Gagas dziesmu You and I. Tas man bija tāds milzīgs izaicinājums, jo es domāju, es nekad mūžā nevarēšu dziedāt kaut kādu tam līdzīgu stila dziesmu. Laikam, ja tu sev neuzliec tādus mērķus, necīnies uz to un neriskē un nemēģini, tu nevari sasniegt neko. Un es tādu nostādīju, pat teicoties sev mīļotiem cilvēkam, kurš teica, nē, tev viņi ir jādzied. Un es tā arī darīju. Un tieši ar šo dziesmu esmu sasniegusi ļoti daudzus apbalvojumus šī gada laikā. Protams, ir arī citas dziesmas, bet šī dziesma ir tāda mana, kas liek man to laktiņu celt aizvien augstāk un augstāk. Nekad neizvēlos dziesmas, kas man nekad nesaista, vai ar ko es nevaru pateikt neko nevienam citam cilvēkam. Šo dziesmu, kā jau nosaukums ir You and I, tas ir tu un es, ir saistīta, es dziedu par savu mīļoto cilvēku. Ja godīgi pēdējā laikā tās dziesmas arī ļoti daudzas ir par mīlestību. Un kā lai tādas nav? Jo, manuprāt, ja tev ir tieši tādas sajūtas, tad tās ir jāliek vai nu mākslā, tas ir zīmēšanā, dejošanā vai mūzikā. Es ne tikai izpildu citu mākslinieku dziesmas. Teikšu godīgi, arī rakstu dzeju un komponēju melodiju jau ļoti, ļoti sen. Tas bija jau nemaldos pašos sākumos, kad es sāku iet mūzikas skolā. Tie ir kaut kādi 8, 9, 10 gadi. Protams, tas pats plaukstošākais dzejas ziņā ir tas pusauģu vecums, jo laikam tanī ir visvairāk visādu emociju. Jā, tad es, protams, sāku rakstīt. Un visvieglāk laikam padodas man tā komponēšana, tā mūzikas izjūta. Es varu piesaisties pie klavierēm, nospiežu vienu taustiņu, un man automātiski jau iet, es zinu, ko es tālāk gribu, nemaz īsti nepiedomājot. Tas ir laikam tāds pluss, bet, ja atklāti runājam, es nevienu savu dziesmu neesmu nekur parādījusi. Jo es esmu cilvēks, kas grib tiekties pēc vislabākā, pēc tā pilnvērtīgākā. Un ja es uzskatu, ka mana sakomponētā dziesma vēl nav tas īstais, tad es viņu arī nekur neparādu. Tāpat kā visiem, arī man mūzikā ir savi elki. Un te jau no dzimšanas, no bērnības, pareizāk teikt, ir tādi paši lielākie mākslinieki manā prātā un domā ir. Tā ir Whitney Houston, no kuras es mācījos tieši, kā viņa dzied, kā viņa sev pasniedz. Tā ir Mariah Carey, kas ar savu profesionalitāti prot balsi laust un pārveidot un dziesmu uztaisīt tik interesanti, kā, manuprāt, ļoti reti kurš kaut ko tam līdzīgi var izdarīt. Tā ir Beyoncé, jo viņas harizma uz skatuves ir neaprakstāma. No viņām es esmu iegūsi un iemācījusies ļoti daudz ko. Dziedāšana, manuprāt, ir tāds, ļoti bagātīgs veids, kā parādīt sevi citiem. Emocionālā ziņā, es domāju, tieši šo. Citiem var sniegt savas sajūtas, attiecīgo dziesmu izpildot. Tu vari likt viņiem priecāties līdzi, dejot, smaidīt, dziedāt. Ar skumīgākām dziesmām viņi varbūt pat padomā, jā, bet man ir tāpat. Un pietiek nodziedāt kaut vai vienu dziesmu cilvēkiem. Un ja es redzu, ka viņiem tas patīk, un viņi klausās ar visu sirdi un dvēseli, tas ir tas lielākais prieks un gandarījums. Un nav vajadzīga materiāli kaut kāda pateicība vai tas pašs kontakts vai nauda vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, vislielāko gandarījumu rada tikai cilvēku sniegtās emocijas un tas prieks, ko es redzu viņos. Mani paši pirmie fani, protams, bija mani tuvākie radi, vecāki, omas un opji. Un tad jau ar laiku tas pulks sāk augt. Un es atceros savus pirmos tādus lielākus koncertus, tie pieņemsim kaut vai muzikas skolā, dziedot, pieņemsim eglītēs vai baznīcā, kad tu redzi, ka bet tā meiteņa jau nāk kuro reizi jau.
es ielieku draugos tur, paziņojumu, ka es uzstāšos. Un es redzu, ka tā meitene ir visu laiku. Tad ir tāds gandarījums, ir tāda vēlme cīnīties un darīt to, lai es taču neapniktu viņai. Un tā tas loks aizvien aug un aug. Un es ceru, ka es nepalikšu tādā mazā lokā. Ka es nebūšu tikai tukums vai tukuma novads. Man sapņi ļoti augsti un mērķi arī. Un es ceru, ka ar man neatlaidīgo darbu un ar cilvēku atbalstu es varēšu sasniegt šos mērķus un būt arī plašākai auditorijai zināma. Mani tuvākie pasākumi un mērķi ir pašlaik 28. jūnijā piedalīties starptautiskā konkursa finālā. Viņām bija 3 atlases, 3 pusfināli, un no tiem es tiku tālāk izvirzīta. Un ļoti ceru, ka Rīgā Maskavas namā man izdosies pierādīt ar šo pašu dziesmu Lady Gagas UNI, pierādīt to, ka es varu vairāk nekā vienkārši izskatās. Nākamais pasākums ir kopā ar studiju Varavīksne. Būs iespēja būt par iesildošo grupu izpildītājiem no AVSOL. Tas notiek Rožu svētku laikā. Arī tur ir ļoti liels prieks piedalīties, jo 2 gadus atpakaļ es tur piedalījos patiesi savu koncertu. Tas bija man tāds pirmais lielais koncerts, tāds pašs, kad pusstundu varēja dziedāt. Liels izaicinājums, bet pēc cilvēku atsauksmēm es sapratu, ka izdevies pasākums priekš sevis. Viss turpmākais ir atkarīgs no tā, cik labi es startēšu šī starptautiskajā konkursā Baltic Talents, jo no tā izrietēs, cik daudz pasākumi un cik liels noslogojuma grafiks man būs. Jo tā ir sadarbība ar Rīgas domi un daudziem pasākumiem. Un es ļoti ceru, ka man izdosies to sasniegt. Nākošajā raidījumā ar lielu prieku var teikt, ka es gribētu vismaz kādreiz redzēt šī raidījumā savu tēti, Mareku Žizņevski. Es ceru, ka es varbūt arī tādā veidā tevi iepazītu no citas skatu punkta, jo viņš arī ir viens no maniem elkiem. Un es gribu uzzināt kaut ko jaunu no tevis, ko es kā tava meita vēl varbūt neesmu redzējusi.